Šodien Donātam izkārtota brīvdiena. Zane uz dārziņu, bet pats posās uz tautas tiesu. Bija tā diena, kuru pats bija ierosinājis. Ar Sarmu viss jānovērt līdz galam, arī papīru jautājumos. Piegājis pie administratīvās necielās ēkas, Donāts dziļi ievilka un izpūta gaisu. Atvēra durvis. Daudzie gaiteņi un kabineti, kā pasakā par kastītēm vai lādītēm. Nezini, kas tur iekšā ir, kuru izvēlēsies, tad ver vaļā un gaidi brīnumu vai nelaimi. Sameklējis durvju uzrakstu tiesas zāle, gāja iekšā. Vienkārša telpa, tiesneša galds, dažas rindas sēdvietu, pāris logi un necilā krāsā sienas, kuras varbūt savu spilgtumu bija zaudējušas no daudzajām piedzīvotajām cilvēku dzīvju peripētijām. Pavērās durvis, un pa tām ienāca Sarma. Donāts raudzījās viņā, tik pazīstami tumšie mati, tikai lokas šodien kā nobijušās nebija tik vīgas. Tumsnējā āda, skaistais augums, bet acis tādas citādākas kā citām reizēm. It kā visu izdarīto, pateikto ir sapratušas. Bet skaudrais fakts, ka viss jau ir par vēlu. Kā pēc kūlas ugunsgrēka, kad kūp vēl gruzdošā kārta, starp zāles pelniem guļ sadegušie tauriņi, kuriem nekad vairs nebūs lemts lidot. Bizmārīšu pāris, kuru punktotās muguriņas uguns ir padarījusi par melnu klajumu, kur vairs nevar saprast, kur ir sarkanais tonis, kur punktojums. Kamolā sarāvies jaunais ezis, kurš savu dzīvi augstošo sirsniņu, it kā mēģinot pasargāt no liesmām, tad ir saritinājies un aizmidzis mūža miegā. Sarma apsēdās vienā zāles pusē, Donāts otrā. Vēl mirklis, un tiesas sēde sāksies. Tagad pa ēkas trepēm kāpa un uz autobusu pieturu gāja jau juridiski brīvs vīrietis. Donāts Sarmu var droši saukt par bijušo, tāpat kā Sarma Donātu. Tiesa abus izšķīra ar pirmo piegājienu. Zane paliek pie tēva. Par uzturlīdzekļiem abi vienosies savā starpā. Sarma nevienā jautājumā pretenzijas necēla. Donāts pat bija pārsteigts, ka viņa godīgi atzinās, ka lēmumu aiziet no ģimenes pati pieņēmusi. Meitai labāk būs pie tēva. Tikpat silta un patīkama septembra diena, kā pirms 4 gadiem, kad dzima Zanīte. Donāts bija uz vakara nelielo pasvinēšanu ielūdzis Annu. Kā jau visus šos iepriekšējos gadus, tad arī šorīt, jubilāra brokastojot, redzēja, ka virtuvē ienāk tētis ar pārsteigumu rokās. Daudz laimes dzimšanas dienā. Pasniedza to un silti apskāva savu mīļo meitu un nobučoja. Arī šorīt, kā pagājušo gadu, Zane nepabrokastoja līdz galam un vēra vaļā uzdāvāto. Skaista iesārta jaciņa, krāšņas matu bantes un melni raips ar mazu metāla atslēdziņu uzvelkams kaķis. Zane ātri to lika lietā, noliekot uz grīdes. Kaķis dreboši mēģināja kūņoties uz priekšu. Zane aizgūtnēm smējās, Donāts arī. Abiem tik vienkāršas lietas varēja sagādāt prieku. Tēt, man gribas to jaciņu un bantes šodien uz bērnu dārzu uzvilkt un kaķīti ar paņemt līdz. Varēs? Nu, protams, varēs. Vai vārdu jaunajam draugam esi izdomājusi? Brīdi padomājusi un pavērojusi, kamēr kaķis tirinas pa grīdu, meita atbildēja. Anna! Un kāpēc Anna? Gribēja zināt tētis. Tāpēc, ka kaķis ir mīļš un viņam patīk sēdēt klēpī, bet man patīk Annai sēdēt klēpī. Un vēl man patīk, ka viņa man ļauj tā pasēdēt. Nopietni paskaidroja Zane.
Nu tā jau ir, kā tu saki. Vakarā Anna atnāks pie mums, labi? Jā, un es parādīšu savas dāvanas, ja? Donāts atbildēja piekrītoši palokot galvu un sāka meitu post uz dārziņu. Jaunā iesārtā Jaciņa, matu bantes un kaķis traktorā devās līdzi jaunajos dienas piedzīvojumos. Vakarpusē kluss klauvējiens pie durvīm. Zane pasteidzās, jo nojauta, kas tur varētu būt. Jā, tur stāvēja Anna. Saposusies, viņa smaidīja. Rokās ziedi un soma. Zanīt, aicini ciemiņu tālāk, skubināja Donāts. Anna ienāca virtuvē un pasniedza skaistas dālijas, kuras vēl pirms lielajām rudens salnām krāšņi ziedēja. Lūdzu, Zanīt, tas tev, apsveicu dzimšanas dienā. Tad pieliecās pie somas un no turienes izņēma skaistu lelli, ietērptu greznā tērpā. Lellei bija gan cepurīte, gan mazas zeķītes, gan cakaina kleitiņa, pat Jaciņa. Klāt pie šī visa vēl nelielā somiņā bija vēl daudz dažādu apģērbu. Un te tev vēl no manis, ceru, ka patiks, to visu es uzmēstroju domājot par tevi, teica Anna. Zane stāvēja ar pavērtu mutīti. Ir lelle, kura ir tik daudz vēl drēbju, ko vilkt. Paldies, pārsteigtā jubilāre noteica. Anna vēl no somas izcēla pīrādziņus un konfekštūti. Tas ciema kukulim. Paldies, paldies, nu tad nāc iesim istabā pie galda, aicināja Donāts. Anna piesēdās pie saklātā svinību galda. Mēs paši klājām un taisījām, es tētim palīdzēju, man paliek šitik. Izstiepa savus mazos 4 pirkstiņus un rādīja Annai. Redzu, bet cik tas ir? Jautāja Anna. Zanīte cītīgi vēlreiz pārskaitīja izstieptos pirkstus. 4. Pareizi, tev paliek 4 gadi, liela jau esi, noteica Anna. Jubilāra ātri kaut ko nobaudīja, jo aplūkot visas dāvanas viņa vēlējās vairāk par visu. Pēc brīža Anna varēja apskatīt to dāvanu, kura bija viņas vārda māsa. Nosaucu par Annu, tāpat kā tevi, redzi? Zane uzvelkot kaķi, demonstrēju visu, ko tas prot. Redzu, jā, skaists, ēdot torti atbildēja viešņa. Zane aizgāja uz otru istabu, lai varētu visas savas rotaļlietas sapazīstināt vienu ar otru. Anna ar Donātu dzēra cigoriņu dzērienu un jau runājās ne tikai par darba lietām. Pulkstenis nepielūdzami rādīja, ka ir vakara 9. stunda. Zanīt, laiks pie miera, rīt tomēr uz dārziņu, no otras istabas sauca tētis. Nu tad man ar laiks posties uz mājām, jau piecēlās Anna. Nē, vēl prom lūdzu, Anna izlasīsi man pasaku. Izstiepus savu mazo deguntiņu, Annā vērās šī vakara gaviļniece. Anna paraudzījās Donātā, īsti nezinot, ko atbildēt, jo sirds lika palikt šeit un neiet nekur. Te ir tik labi, mierīgi un droši, tāda māju sajūtu. Donāts Annā raudzījās tā, ka viņa saprata, protams, ka vari palikt uz vakara pasaku. Zanei gultiņā vienā pusē miegu sargāt bija gatava Annas dāvinātā lelle, pie otriem sāniem lācis tētis un kaķis Anna. Bērns citīgi mēģināja klausīties Annas lasīto pasaku, bet miegs bija stiprāks un ātri aizvēra nogurušos plakstus. Anna piecēlās, piekārtoja segu, izslēdza gaismu un aizvēra durvis. Aizmiga, pat nepaspēja noklausīties pasaku. Viņa čukstēja. Labi, tad es ar posīšos uz savu sētu. Nu, kur tu tagad tādā tumsā iesi? Donāts iesāka. Anna paraustīja plecus, jo ko tad lai dara, ka sākās tie tumšie rudens vakari?
Donāts piegāja tuvāk pie Annas un apskāva, čukstot: "Nē, nekur, paliec, mums tu esi vajadzīga." "Es, ja godīgi, nekur negribu iet." Donāts saudzīgi saņēma viņas seju savās spēcīgajās plaukstās un maigi noskūpstīja. Zanes dzimšanas diena tā arī pagāja nesagaidījusi Sarmas apciemojumu vai kādu citu sveicienu šajos svētkos. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.